Sveiki! Šodien mēģināšu pagatavot barību mājas apstākļos. Lētāk tas diezin vai sanāk nekā pirkt gatavu, bet tā, nu te mēs uzkarsējam pannu. Ņemam nerafinēto saulespuķu eļļu. Uzlojam tā diezgan daudz. Lūk, eļļa ir uzkarsus. Tagad es bēršu virsū saulespuķu sēklas pilnu pannu un nedaudz apcepšu viņus. Kamēr cepās saulespuķu sēklas, es sastaidīšu cepumu. Un tā cepumus iebēru taukā un mēģinu viņus tagad sasmalcināt vēl smalkāk. Nu tā ir apceptas arī saulespuķu sēklas. Un tagad es viņus malšu dzirnaviņās un Kriminālpolicijas biroja darbinieku veicot sankcionētu prasīšanu, Pīlātnājā Rēzekņa novada Riskāna pagastā. Saimniecības apskats laikā tika konstatēts, ka tā nav parasta privātmāja, bet gan labības tehnoloģiski ierīkota alkohola izņemšana. Prasīšanas rezultātā policija darbinieki izņēma 1600 litrus glāzi. Točkām. Ražotnes organizators dzimušu vīrieti. Nu tā, saulespuķu sēklas ir samaltas un pievienotas bļodā pie cepumiem. Principā var nemalt un izmantot saulespuķu spraukumus, bet man patīk samalt pašam, jo tad klāt nāk. Nu tā, nākošo mēs liekam klāt kukurūzas putrējumus. Un kā nākošo pievienojam mannas putrējumus. Mannas putrējumi būs viena no tām lietām, kas saturēs arī kopā visu barību. Izskatās gan, ka vajadzēs saņemt lielāku bļodu. Lūk, un kādreiz uz viņiem es izmantoju tikai saulespuķu sēklas, kukurūzu un mannu. Klāt vēl kādu aromātu vai piemēram. Kā nākošās ņemam auzu pārslas. Viņas var arī malkt pulverī. Man viss klāt tāpat atkarībā cik smalku barību grib dabūt. Es taisu diezgan rupji ar lielākiem kumotēm, tāpēc es auzu pārslas daru iekšā tāpat. Nu, un kā nākamo viena no tādām sastāvdaļām ir rībmaize. Tā, un te man ir vēl viens maisiņš ar rībmaizi, smaržīgu. Tā būs tā daļa, ko zivis ēdīs pārsvarā. Tad vēl vajag barībai pievienot tādu irdinātāju. Un tam nodar kliedzi. Tagad visa samaisu kopā. Var vēl klāt malt, pievienot zīriņus, prosu.
Es aromātam tagad paņemšu klāt kaņepes. Samalšu viņas dzirneviņās. Nu, lūk, principā barība jau ir pilna bļoda, gatava lietošanai, jāsamais kārtīgāk tikai, bet par tik man vēl ir nedaudz palikušas granulas. Es viņas arī piemalšu klāt šai barībai. Nu tā. Piemalu klāt arī granulas, atliek pievienot vēl kaut ko aromātisku. Te es paņemšu vaniļas aromātu. Bišķiņ viņu un kā aromatizatoru es vēl izmantošu bišķiņ ķikloku eļļu. Brekšiem, piemēram, ļoti viņi patīk. Un vai barība vēl taisītu tādu smuku mutulītu ūdenī, es pievienošu kakao. Viņš ūdenī dod tādu mākoni smuku. Nu, un tagad viss ir kārtīgi jāsamaisa. Es nezinu, cik te kilogramu man barības tagad sanāca, bet kādam laiciņam pietiks. Tāda diezgan rupja maluma barība var izmantot uz grunteni, barotavās, var arī plodiņu makšķerēšanā. Ja ilgi vienā vietā, var pievilināt arī lielu zivi. Smaržo labi. Pēc patikas var pievienot vēl kādu sastāvdaļu vai vēl kādu aromātu. Nu, uz vietas jāskatās, varbūt vēl kādu sastāvdaļu. Vajag pievienot, varbūt viņi kopā nemaz neturēsies vai par daudz lipīgi mums sanākusi. To mēs tūlīt varēsim pārbaudīt, kā viņa turās un kā viņa šķīst ūdenī. Un te ir ziedoja nedaudz barību, pielēju ūdeni un paskatīšos, kā viņa turēsies kopā. Nu, lūk, masa sanāca tāda, kura uzreiz šķīst, vajadzētu pat bišķi laikam mitrumu pievienot. Un tagad jau sāk turēties kopā, tieši varētu jau ar tādu barību iebarot. Tagad atkal bišķi pa mitru tā kā stipri turās tā bumba kopā. Bet, nu, paskatīsimies, kā viņa uzvadās ūdenī. Kur saulespuļu sēklu daļas uzreiz atdavās, ceļās uz augšu, kakao dod tādu mutulīti un barība momentā izjūk un ik pa laikam no viņas atdavās daļiņas, kas uzpeld augšā. Es domāju, ka diezgan laba barība uz ļoti daudz. Nu, lūk, tas šoreiz arī viss. Uztaisīja pilnu bļodu ar paštaisītu barību. Ja kaut kas nepatiks, jebkurā brīdī es kaut ko
Varu viņai pievienot klāt kādu aromātu, kādu sastāvdaļu, bet domāju, ka pirmajām copes reizēm tagad pavasarī man kaut kādām reizēm pietiks.